Rosība jauniešu centra Apelsīns radoši iekārtotajās telpās ir acīm redzama. Kamēr meitenes veic organizatoriskus darbus, puiši dīvānā sagoluši pārspriež aktuālos jaunumus. Sniegt iespēju gan jauniešiem, gan citiem interesantiem iepazīt, saredzēt un sadzirdēt visu jauno. Tāds ir viens no centra darbības galvenajiem mērķiem. Man liekas, ka tas lielākais iegūms ir tas, ka viņi mācās, ka nav tikai skola, ka nav tikai tāda formālā izglītība. Šī ir neformālā izglītība, kas ļauj viņiem attīstīt ļoti sevi kā personību. Ka mēs parādām, ka jebkurš jaunietis var darīt jebko. Viņi var dejot, viņi var dziedāt, viņi var organizēt, viņi var vadīt. Lai jaunieši smeltos iedvesmu gan centrā plānotajiem darbiem un idejām, gan personīgajai dzīvei, ciemos uzaicināts vieslektors, kurš ar stāstu un praktisku nodarbību ļaus iepazīt dejas pasauli. Aviks ir horeogrāfs, dejotājs un aktieris no Indijas, taču jau vairākus gadus dzīvo un strādā Latvijā. Viesojoties pie jauniešiem un stāstot savu dzīves stāstu, Aviks vēlas tos iedvesmot un jauniešiem atgādināt, nekas nav neiespējams. Šodien es šeit esmu ne tikai, lai iemācītu deju soļus. Vēlos jauniešus iedvesmot, daloties ar savu dzīves stāstu, ar dzīves un dejas jēgu. To, kā esmu nokļuvis tur, kur esmu šobrīd, un kā sāku darīt to, ko daru šodien. Iepriekš mana dzīve bija vienveidīga. Es studēju un strādāju to, ko vajadzēja un ko vēlējās mani vecāki un līdzcilvēki, nevis es pats. Jau kopš bērnības sapņoju kļūt par dejotāju, un esmu pārliecināts, ja es to varēju, arī citi to spēja. Īstenībā nāks pastīties, kā dejo Aviks. Es viņu redzēju, reiz peldēju rudenī uz Stokholmu ar kuģi, un tur bija breika dancotāji un tādu, un arī viņš tur dejoja. Praktiski tā bija tāda atmosfēra un tik jauki. Es skatījos tās indiešu deju, ko viņš izpildīja, un vispār man asaras bija acīs, un tāpēc es ļoti, ļoti gribēju redzēt, kā viņš šeit būs. Un tā kā esmu ļoti priecīga, ka es redzēšu. Savā dejā Aviks apvieno dažādus deju stilus. Visbiežāk Bolivudas, laikmetīgās un hip-hop deju stilu elementus. Viņuprāt, tikai apvienojot labāko no visa, dejā varot būt neierobežots un sasniegt maksimāli labu rezultātu. Tāpat Aviks mīl improvizāciju, izdejojot gan soļus mūzikas ritmā, gan stāstu, ko veido vārdi. Lai iedvesmotos ikdienā, ir jāmāk saskatīt ne tikai lielās lietas, bet vispirms jānovērtē tas, kas redzams ik uz soļa, uzsver dejotājs. Es iedvesmojos no visa, kas man ir apkārt. Nemitīgi to meklēju visapkārt. Es neesmu piedzimis talantīgs, bet ar nemitīgu vēlēšanos un darbu mēs varam sasniegt to, ko vēlamies. Es neiedvesmojos tikai no lielām lietām, varu iedvesmoties no mazuma. Ja man patīk kāds cilvēks vai tas, ko viņš dara, tad ņemu to labāko sev iedvesmai. Vai suns, kurš ir bez kājas, cīnās par ēdienu. Tā ir iedvesma cīnīties un novērtēt to, kāpēc kaut ko darām. Lūkojos visapkārt un tveru visu sev apkārt. Šādas tikšanās ir viena daļa no jauniešu iniciēto un organizēto pasākumu programmas. Gadu gaitā aizvadītas neskaitāmas radošas darbnīcas, lekcijas, zinātniskas vakariņas, talantu un fotokonkursi, aktivitātes brīvā dabā, radošuma nedēļas, sadraudzības vakari un citas aktivitātes, kas saistošas pašiem jauniešiem. Kultūra ir tas, caur ko mēs mācām. Mēs ļoti daudz rīkojam pasākumus, ne tikai jauniešu centrā, bet mēs rīkojam pasākumus ārpus jauniešu centra visiem pagasta un arī novada iedzīvotājiem. Un man liekas, ka mēs esam tādi ģimenisks jauniešu centrs. Šeit var iegūt pieredzi gan draugos, gan arī komunikācijā, pasākumu veidošanā, arī palīdzēt izpausties sev pašam, kā piemēram varbūt tas nepatīk vai šits patīk. Ierosināt jaunas idejas, varbūt debatēt arī. Manuprāt, viena tāda liela vērtība ir angļu valodas zināšanas, jo, manuprāt, katru gadu, jau 3 gadu laikā ir braukuši brīvprātīgie, kas runā franciski, itāliski, un viņi tā kā mums kaut ko iemāca, kaut kā mēs viņiem iemācām, tā kā tā angļu valoda uzlabojas. Un tas arī redzams arī mācībās, ka tiešām augtā angļu valoda. Liepas jauniešu centrs darbību uzsācis 2007. gadā, un kā jaunieši paši saka, tas kļuvis par viņu otrajām mājām. Gan tā vadītāji, gan iedzīvotāji novērtē valsts un pašvaldības atbalstu jauniešu izaugsmē, taču vienlaicīgi iezīmē arī Apelsīna devumu gan Liepas pagastam, gan Priekuļu novadam kopumā. Man liekas, mēs esam ļoti arī tāds atvērts jauniešu centrs, un tas mūsu devums ir tas, ka mēs pašvaldībā organizējam ļoti daudz tādus lielākus pasākumus, kas nav tikai jauniešiem. Mēs dodam tādu iedvesmu, ka jaunieši laukos var, ka mēs varam arī izsisties tālāk, ka mēs varam
apceļot Latviju ar savām idejām. Šis apelsīns ir tas, kas jauniešus sasauc kopā un var redzēt, ka Liepā ir aktīvi jaunieši. Arī šis gads Liepas jauniešiem iesācies darbīgi. Paralēli mazajiem iknedēļas darbiem straujiem soļiem rit gatavošanās ikgadējam pavasara pasākumam Radošuma nedēļai. Tas ir iemīļots un gaidīts pasākums gan jauniešu, gan citu iedzīvotāju vidū. Tāpēc organizatoru komanda atgādina, ka visi, kas arī šogad vēlas piedalīties tā organizēšanā un norisē, var pieteikties pie jauniešu centra Apelsīns darboņiem.